presē sākāt teikt, ka ņēmu. Jūs uzskatāt, ka šis ir apšaubāms reputācijas jautājums? Redziet, tā reputācija nenosaka tikai viens fakts vai otrs kāds fakts. Reputācija nosaka daudz faktu kopums. Un redziet, var jau tā ieskrieties, ja, un lietot šos vārdus ņēma, uzmeta, ja, meli. Redziet, es pirmo reizi savā mūžā satiekos, ja, kad būdams tikai 2 dienas politikā, ja, nosacīt, ja, es tieku apvainots melos, ja, vērtējums, ka es pasaku godīgu faktu, kuram nav tālāk turpinājumu, kuram nav nekādas apsūdzības ne no vienas puses, ja, parādot, ka ir tāda problēma, ka es esmu gatavs viņu publiski pateikt, es parādu savu drosmi, ja, savu godīgumu. Bet vai jūs neuzskatāt, ka šis fakts ir apšaubāms no ētikas un pat no likuma viedokļa un neiet zem tās nevainojamas reputācijas, kas jābūt prezidenta kandidātam? Redziet, mana reputācija var vērtēt tikai citi. Savu reputāciju es veidoju, bet viņu vērtē citi. Man ir jāļaujās šim procesam. Pilnīgi. Bet es drusku iebilstu pret tādiem paņēmieniem. Es biju iedomājies visādas paņēmienas. Es priecājos par šo te procesu, kas pašlaik notiek, kas ir demokrātisks process. Mēs 3 kandidāti sēžam šeit un pirmoreiz diskutēsim. Kad paņēmieni ir tā apmēram, ja? Ja es būtu vēlētājs, ja, es tā padomātu, ja, kāpēc to viena tā sit un par ko viņu sit. Jo šodien es vienkārši ienācu šajā studijā un man bija dopings. Es varu visiem pastāstīt, kas ir dopings. Es pirms reizes redzēju ārā pa televīziju, kad lielā steigā tiek kaut kāda cīņa, kaut kāda organizācija. Es šo ciklēju otrreizē savā mūžā. Rāda slimnieci, kura stāsta, kā viņai es teicis par 70 apiem, un man īstenībā ir labs garstāvoklis.